Tante Bauskā. Tante Bauskā. Tante Bauskā. Lai piedod Tante Bauskā. Tante Bauskā. Tante Bauskā. Tante Bauskā. Tante Bauskā. Tante Bauskā. Esmu ticis līdz Bauskai, kā redzat, un gribu atrast to mūsu mitoloģisko personāžu, ko piemin visi politiķi, ministri, eksperti, to Tante Bauskā. Vai jūs pazīstat Tante Bauskā? Nē. Kur man viņu meklēt? Nezinu. Kur man iet meklēt Tante Bauskā? Tādu riktīgu tanti varbūt. Kaut kur soliņa arī varbūt ir. Man tante kādreiz dzīvoja Bauskā, tā jau mirusi. Es man tāds, ka esmu atradis šeit. Nedaudz par jokam, bet arī nopietni. Es gribēju atrast Tante Bauskā un uzdot jautājumu, ko iedzīvotājs Baušķinieks, piemēram, domā par to, kas notiek Saeimā, ko deputāti runā, kāpēc vienmēr piemin Tante Bauskā. Kas jūs prāt ir struktūrālā reforma? Struktūrālā reforma. Nē, pa man to neprasīt. Es par politiku interesējos ar vien mazāk. Kas jūs personīgi visvairāk uztrauc trīs tādas lietas, kas jums ir svarīgi? Katrā ziņā man ļoti uztrauc izglītības jautājumi, pat cik es pat no tās jomas nāku un sekoju tam visam līdzi. Un es gribu teikt, ka izglītības, varbūt ministrijā vai sistēmā ir ieviesies vēzis ar metastāzēm, un nekas uz labu diši nav. Lai gan viņi tur ir savilkuši tos labākos direktors, kas varēja tiešām veiksmīgi strādāt savās mācību iestādēs, bet viņi pamazām arī kļūst apaļāk. Ja vienmēr smējos ieši ar sūdu dakšām pie izglītības ministrijas stāvēt. Otra lieta, protams, ir medicīna, kas mūs jebkuru iedzīvotāju interesē. Jūs izjūtat rindas? Ļoti izjūtu, es pats stāvējis. Bet katrā ziņā arī runājot pa zālēm, man neliekas, ka kaut kas būtu ļoti reformēts un ka būtu kaut kas stipri lētāks palicis. Nē, to gan neizjūt neviens. Kas ir trešā lieta? Es domāju, ekonomika, kas mūs ļoti satrauc. Arī man arī jūs kā pensionējuši interesē ekonomika, vai ne? Protams, tas ļoti interesē. Es apzinos, ka zemnieki vairs, mazais zemnieks, ja vidējais nesēs to, ko viņš būtu sējis, jo visa tā dzīves dārdzība ir pārāk liela, viņam arī benzīns un viss pārējais, ka viņš vienkārši izputēs. Ko jūs domājat par valsts parādu? Šausmīgi tas ir. Jums liekas... Briesmīgs man tas liekas. Es nezinu, to vēl maksās bērnu, mazbērnu un mazbērnu. Jūs saprotat, protams, tā ir milzīga problēma. Man izbrīna tas tomēr, ka tauta nesaceļas. Ka mēs esam tik vienaldzīgi. Ko jūs domājat par Rail Baltiku? Bija cerība sākumā, kad varēs aizbraukt uz Eiropu, tā jauka, bet žēl. Pēdējā laikā arī ir izskanējis jautājums par Air Baltica. Vai tas ir mums jāpatur kā uzņēmums, kurš tomēr nes zaudējumus? Ko mēs darīsim, es nezinu. Bet es nespēju saprast, ka katru gadu tik milzīgi liela līdzekļi tur ir jāiegulda. Kā mums politiķiem labāk uzrunāt sabiedrību? Kas mums būtu jādara, lai Tante Bauskā mūs saprastu? Jāgriež pie Tantēm Bauskā, jārunā vairāk ar tantēm un jāuzklausa. Varbūt jāņem vērā arī kaut kas, jo jau tādā laikā, kad es skolā strādāju, cik mēs nerakstījām arī to pašu izglītības ministriju kādus priekšlikumus, pat atbildes nesaņēmām. Jūs saprotat, ko mēs no tribīnas sakam vai televīzija? No tribīnas viss izskan, ieskaitot rupjības un jēlības un viss. Jūs iesiet uz vēlēšanām? Protams, vienmēr esmu gājusi. Es domāju, ka tauta ļoti vīlusies ir. Vīlusies visās amatpersonās, galvenajās, īpaši Saeimas vadītājā un priekšsēdētājā. Un kā vispār varēja par Saeimas priekšsēdētāju kļūt šāds cilvēks, tāds ir jautājums. Es esmu ļoti pozitīvi pārsteigts par to, cik plaši jums interesē, uztrauc lietas. Tas nozīmē, ka Tantei Bauskā nav vienalga, kas notiek valstī, kas notiek Saeimā. Nē. Svarīgākā atziņa pēc sarunas ar Tante Bauskā ir, ka Tantei Bauskā rūp, kas notiek ar Latviju. Rūp par to, kas ir izglītības jomā. Rūp par to, kas ir veselības. Un pats galvenais, kas rūp, ir, kas notiek ar valsts ekonomiski. Tantei Bauskā rūp, kā politiķi runā ar sabiedrību, un Tante Bauskā visu saprot. Un nav stulba.
Tāna Bauskā seko līdz politiskiem notikumiem Latvijā. Tāpēc politiķiem nevajag aizmirst Tāna Bauskā. Aizbraukt pie cilvēkiem, aprunāties ar cilvēkiem un saprast, kas visvairāk viņiem sāp.